Sveiki visiem! Prieks jūs redzēt manā kanālā. Atcerieties šo dienu. Tieši ar to sāksies jūsu jaunā dzīves lapas pusē. Jūs jautājat, kas es tāds esmu un kāpēc jums būtu mani jāklausās. Es esmu lielās kompānijas īpašnieks, kas nodarbojas ar kriptovalūtu. Pašlaik dzīvoju un attīstu savu biznesu Dubajā. Neslēpšu, esmu ļoti bagāts un tagad vēlos padarīt bagātus arī jūs. Man ir milzīga pieredze šai jomā, ar ko es gatavs dalīties ar jums, lai jūs spētu nodrošināt sevi uz visu atlikušo mūžu. Draugi, es atkal esmu šeit un esmu gatavs turpināt jūs iepazīstināt ar lietu. Mana kompānija un izstrādātāja komanda strādā pie viena fenomenāla produkta. Tā ir programma, kas balstīta uz mākslīgo intelektu, kas pilnībā automatizē visus piepelnīšanas procesus kriptovalūtā un ņem visu pamatslotu sev. Mums atliek tikai vērot tā darbību un izņemt naudu. Es saņēmu no jums ļoti daudz ziņojumus. Draugi, nē, pagaidām ir pāragri runāt par to, lai dotu jums visiem piekļuvi šai programmai. Lai gan esmu vairāk nekā pārliecināts, ka neirotīkls strādā ideāli, tāpat kā jebkurš jauns produkts, tas noteikti prasa rūpīgas pārbaudes un testēšanu. Man ir viena doma par šo, bet to es atstāšu uz rītdien. Šodien beigsim mūsu iepazīšanos. Bija forši, man patika. Zinu, ka jums arī. Tālāk būs interesantāk. Gaidu visus rīt manā kanālā. Atā! Kāds brīnišķīgs rīts. Sveiki visiem! Vakar es jums teicu, ka man ir viena doma par mūsu mākslīgā intelektu pārbaudi. Tagad es gribu atrast cilvēku, kas ir tālu no neirotīklu kriptovalūtas un IT pasaules kopumā. Cilvēku ar milzīgu vēlmi strādāt un pelnīt. Došu viņam pieeju mūsu izstrādei, iepazīstināšu ar visām niansēm, un paskatīsimies, cik ātri viņš sāks rādīt rezultātus peļņas veidā. Draugi, es jau braucu uz biroju. Šodien daudz darāmā, viss jāpaspēj. Un, protams, nevaru sagaidīt, lai iepazīstinātu jūs ar manas darbības jomu un parādītu mūsu unikālo projektu, kas mainīs jūsu dzīves. Nu ko, parādīšu vietu, kur apgrozās lielā nauda. Cenšos pastāvīgi sekot līdzi tam, kas notiek tirgū. Ja kādam varētu šķīst, ka tas ir diezgan garlaicīgi, tomēr tas dod izcilu ienākumu. Draugi, kā es solīju, tagad jūs redzēsiet to, pie kā mēs ar manu komandu ilgi strādājam. Vai esat gatavi? Lūk, tā ir mūsu ekskluzīva izstrāde, mūsu mākslīgais intelekts, ar kura palīdzību var nopelnīt reālu naudu. Galvenās priekšrocības strādājot ar mākslīgo intelektu ir tās, ka viņš ir gudrāks par cilvēku, neprasa papildus zināšanas un strādā 24 stundas 7 dienas nedēļā. Pat tad, kad jūs guļat vai atpūšaties, tas var analizēt terabaitus informācijas un momentāli reaģēt uz jebkurām tirgus izmaiņām. Visas lietas esmu pabeidzis. Sapratu, ka šodien pat nebija laika pusdienām. Atbraucu uz restorānu, pasūtīju sev milzīgo omāru un drīz man būs ļoti garšīgi. Tiem, kas arī tikai gatavojas pusdienot un vakariņot, labu apetīti! Draugi, nu ko, beigsim šo dienu. Šī bija pirmā pilnvērtīga diena, kad jūs mani vērojat, manu darbu un pat nedaudz personīgo dzīvi. Ja godīgi, man patika šāds formats, viss kā dzīvajā režīmā un atklāti. Šodien viss. Tiekamies rīt, gaidiet vēl vairāk interesantu un noderīgu saturu. Labrīt, draugi! Jau kopš vakardienas es domāju, kur man atrast cilvēku, kurš jūsu acu priekšā būs pirmais, kurš ar neirotīkla palīdzību nopelnīs naudu. Negribās ņemt kādu pazīstamu cilvēku, gribās, lai eksperiments būtu maksimāli caurspīdīgs. Es devos peldēties baseinā, bet tas netraucē man pelnīt naudu. Par tādu dzīvi kādreiz varētu tikai sapņot. Mans sapnis piepildījās, bet nedomājiet, ka man paveicās. Tam bija daudz jāmācās un daudz jāstrādā. Un jums viss būs daudz vienkāršāk, jo ar mūsu mākslīgo intelektu jūs varēsiet ļoti ātri nopelnīt uz savu labāko dzīvi bez lielās piepūles. Žēl, ka tad, kad es sāku strādāt, tādas iespējas nebija.
Draugi, šķiet mana problēma ar cilvēku atrašanu mūsu izstrādājumu testēšana ir atrisināta. Es tikko braucu liftā kopā ar puisi kurjeru. Viņš nogādāja sūtījumu uz manu biroju un ierakstīja kādam skumju balss ziņojumu, ka viņš ir atlaists no darba un tā ir viņa pēdējā piegāde. Ilgi nedomājot, es piedāvāju viņam strādāt ar mani un patestēt mūsu neirotīklu. Kā jūs domājat, ko viņš atbildēja? Jā, protams, jums bija taisnība. Jānis piekrita, lūk, iepazīstināties. Sveiki visiem! Es jau esmu nedaudz ievadis Jāna lietas kursā, esmu viņu iepazīstinājis un pastāstījis, ar ko mēs šeit nodarbosimies. Un tagad mēs pāriesim pie apmācībām darbam ar mākslīgo intelektu. Esi gatavs? Protams, nevar vien sagaidīt, kad varēšu sākt. Tā ir īsta attieksme. Aiziet! Sen nevienu neesmu mācījis. Mazliet aizmirsu, kā to darīt, taču problēmas tas nesagādāja. Jānis ātri visu saprata un pilnībā apguva visu darbu ar neirotīklu. Bet kas mani visvairāk pārsteidza, viņš joprojām ir birojā un jau ir sācis strādāt. Teica, lai neeju gulēt un sagaida viņu pirmus rezultātus. Pašpārliecināts puisis. Paskatīsimies, kā viņš tiks galā. Jānis ir izpildījis savu solījumu. Tikko viņš man atsūtīja savus rezultātus. Ko paspēja izdarīt šajā īsā laikā? Vai zināt, cik viņš ir nopelnījis šajās dažās stundās? 1000 eiro. Manuprāt, tas ir lielisks rādītājs cilvēkam, kurš vēl šodien vienkārši piegādāja sūtījumus. Uz šīs pozitīvās nots no jums atvados līdz rītdienai. Tā. Labrīt, draugi! Jūs iespējams esat tikko pamodušies, bet es lidošu darīšanās. Šodien plānota svarīgā tikšanās Abu Dabī ar manu biznesa partneri. Novēliet man labu lidojumu. Un vēl, nedaudz vēlāk, pastāstīšu jums par vienu aktivitāti, kurā piedalīsies mani sekotāji. Jums noteikti patiks. Palieciet uz sakariem! Esmu atgriezies nedaudz agrāk, un kamēr nav atbraucis mans biznesa partneris, paspēšu jums pastāstīt jaunumu, par kuru runāju. Pēc apspriešanās ar izstrādātājiem es nolēmu veikt papildus pārbaudis mūsu izstrādājumam ar sekotāju palīdzību. Un jums dot iespēju nopelnīt. Nekādu slēpto akmeņu. Katru dienu es atlasīšu minigrupu no 3 cilvēkiem, pilnīgi nejauši. Jums nauda, mums papildu, plašāk pārbaudi. Visi, kas vēlās nopelnīt, jau tagad var man rakstīt privāti. Vairāk par 3 cilvēkiem paņemt nevarēšu, tāpēc esiet aktīvāki. Nu ko, es esmu brīvs. Mēs ar partneri pārunājam aktuālos biznesa jautājumus. Neiedziļināšos detaļās, nekas īpašs. Vienkārši biznesa lietas. Drīz lidošu atpakaļ uz Dubaju. Tikko zvanīju Jānim. Viņš no paša rīta birojā pelna naudu. Malacis. Es atbraukšu un uzzināšu, cik viņš šodien ir nopelnījis ar neirotīklu. Esmu jau šeit. Sveiks, Jāni. Prieks tevi redzēt. Sveiks, man arī. Kas jauns? Mēs visi jau nevaram sagaidīt, kad uzzināsim par taviem rezultātiem. Ar prieku. Esmu jau nopelnījis gandrīz 3800 eiro. Es to saku un pats nespēju tam noticēt. Pat nespēju iedomāties, cik ilgi man būtu jāstrādā pa kurjeru, lai nopelnītu šādu naudu. Jā, nu saki, patīkami redzēt savā bilancē šādus ciparus? Protams. Esmu pārliecināts, ka tavs konts turpinās augt katru dienu. Tā turēt. Draugi, mēs ar Jāni devamies atpūsties pēc produktīvas dienas, bet pat tagad viņš turpina strādāt. Es uzskatu, ir tāda iespēja. Kāpēc man tā ir jālaiž garām? Pareizi domā, bro. Tev noteikti gaida panākumi. Draugi, es noskaidroju, ka Jānis nekad nav nogaršojis lielāku daļu no bāra dzērieniem. Tāpēc šodien, kamēr tu visi nedogaršos, mājās neies. Bet man neviens nosacījums. Tu dzers kopā ar mani. Nu, tad neviens mums nepieskatīs. Bet es piekrītu. Draugi, visiem foršu vakaru. Šodien vairs nesatiksimies līdz rītdienai. Sveiki, draugi! Es esmu dzīvs un gandrīz labi jūtos pēc vakardienas. Nezinu, ka Jānim tas izdodas, bet viņš jau ir birojā un ir sācis strādāt. Vajadzētu noskaidrot viņa noslēpumu. Starp citu, atceraties, vakar bija pirmā 3 cilvēku grupu uzņemšana peļņas gūšanai un papildus neirotīklu testiem. Tagad man atsūtīja viņu rezultātus un tie paspēja visas cerības.
Tagad pie